Viena no debilākajām dziesmām, kādu pēdējā laikā esmu dzirdējis, ir dziesma Blēņas, kuru izpilda Aija Andrejeva. Un tajā dziesmā viņa dzied par to, kā viņa nonākusi slēgtā telpā ar kādu otru cilvēku, viņa ir pa daudz iedzērusi, tātad viņa ir piedzērusies, un viņa grasās nodoties netiklām attiecībām. Tā vismaz es saprotu no dziesmas konteksta. Un tad piedziedājumā viņa vairāk kārt dzied šos vārdus, lai Dievs, kas ir visa radītājs, kurš ir valdnieks pār visiem, kungu kungs un ķēniņš, un viņš ir tiesnesis, kuru priekšā mēs reiz stāvēsim un būsim atbildīgi par to, kā esam dzīvojuši. Viņa dzied, lai šis Dievs nogrābstās, jo viņa grib darīt blēņas. Viņa grib nodoties savām kārībām, viņa grib nodoties savam grēkam, un tāpēc, lai Dievs paiet malā, lai viņš dara, ko darīdams, lai viņu neuztrauc tas, lai viņš neievēro to, neņem vērā to, ko viņa grib darīt, jo viņa stūrgalvī darīs to, ko viņa vēlas. Un, ziniet, tas ir tieši tas grēks, kamdēļ cilvēks vispār krita grēkā, kad Ādams un Ieva teica, labi, Dievs, tu teici to, bet mēs gribam būt kā Dievam, mēs gribam zināt vairāk, mēs uzticamies vairāk vēlnam nekā Dievam. Un tā rezultātā cilvēce krita grēkā, un Ādams un Ieva arī tika pazudināti. Jautājums, protams, ne tikai ir par pašu Aiju Andrejevu, kur tas parāda to, cik bezdievīgā sabiedrībā mēs dzīvojam, cik daudz ir Dieva zaimošanas, kur ne vispār vairs nav bības. Tā kā Bībelē rakstīts ir, ka viņi zaimo to, ko nezina, viņi zaimo augstās varas. Ja tu nezini Dievu, ja tu netici Dievam, tad vismaz aizver savu muti. Bet nē, viņi atļaujas dziesmās un vārdos un teātros un izrādēs zaimot Dievu, zaimot mūsu kungu un glābēju, kurš svētais Dieva jērs izlēja asins par mūsu grēkiem, lai mūs varētu salīdzināt ar Dievu, lai mēs iegūtu mūžīgo dzīvību. Bet ziniet, kas ir sliktākais? Ne tikai šī dziesma mums parāda to, cik bezdievīgi, cik bezlikumīga Dieva priekšā, bez morāls, jeb kādas saprašanas šī sabiedrība ir kļuvusi. Bet vairums cilvēku mūsu sabiedrībā, un daudz no tiem ir arī tādi, kas sevi uzskata par ticīgajiem, saka tieši to pašu, tikai ne ar vārdiem, bet ar saviem darbiem, ar savu attieksmi. Jā, tu varbūt nepateiksi vārdos šīs dziesmas, šos tekstus un idejas, bet tu tieši tā dzīvo. Un, ziniet, tā ir liekulība. Tu vari domāt, es runāju pareizi, bet jautājums ir, kā mēs dzīvojam. Jo Dievs no mums nesagaida vienkārši pareizus vārdus vai tādu āršķirīgu izskatu, ka mēs izskatāmies taisni un dievbīgi. Nē, ir jānotiek sirds pārmaiņām. Kad mēs mīlam to, ko Dievs mīl, ka mēs ienīstam to, ko Dievs ienīst, un ka mēs atstājam mūsu grēkus un kārības un mūsu pašu prātus un iegribas, lai sekot viņam. Un tas ir šaurais ceļš.